Labvakar! Mūsu pārvērtību dalībniece, mana vārda māsa Gundaga no Rīgas, pirms pārvērtībām bija nobijusies un uztraukusies, taču ar rezultātu ļoti apmierināta. Šoreiz jaunā svētku tēlā modes lielveikalā domina pārtop Gundaga un viņas dēliņš Rudolfs. Taisīties gribās, pucēties arī gribās, un bez iešanas uz veikalu un bez kāda grūdiena man kaut kā nesanāca pašai to izdarīt. Īstenībā es esmu gatava jebkam. Kaujas gatavībā ir stilisti. Gundagai nemaz nav vajadzīgi tagad aktuālie pleci, kas ir, piemēram, vai ne? Vai arī garie botfordi, jo tie zāba, kas ir pāri celim, jo tie vienkārši paslēpt viņas smukās kājas. Savukārt Gundagas mati iegūst aktuālo medus toni. Mākslīgais skaistums šobrīd ir noiets etaps. Es negribu uztaisīt tādu blondīni, bet lai viņa izskatās kā dabiska gaišmate. Frizieru svētku noskaņu panāk ar lokām, ko veido ar taisnotāju, un Gundaga ir gatava smaidīt un smaidīt. Es ceru, ka es varēšu muti aiztaisīt, ka būs jāiet uz māju. Patīk man ļoti. Grims ir noslēpumains ar piestiprinātām skropstām kā akcentu. Mēs izvēlējāmies viņu mēģināt padarīt bišķiņu tādu spīdīgāku, kā jau uz svētkiem, lai acis mirdz. Jaunajā amplua mamma ar dēliņu staro un ir gatava ļauties svētku karuselim, kas var aizvest uz dažādām vietām. Uz teātri. Tā domāju. Kaut кādās viesībās главнās kaut kur. Мне кажется, в таком наряде можно... Не знаю, на день рождения, в театр, в кино. В офис тоже неплохо. Pārvērtību varoņi laimīgi dodas baudīt svētkus, bet mēs pošamies izlūgājienam. Šajā sezonā modes degpuntā ir vintage veikali, jeb latviskojot modes antikvariāti. Arī tajos var atrast piemērotas lietas svētkiem. Un tā kā šobrīd tie veras vaļā kā sēnes pēc lietas, mēs dodamies izpētīt pašus interesantākos. Pirmos apciemojam Žanetu un Ediju, kuri atvēruši interesantu veikaliņu kultūras namu. Tajā atrodamas autentiskas lietas ar pagātnes garšu, vecas kinokameras, datorspēles, riteņi, plates un dažādi aksesuāri no 80. gadiem. Un, protams, tērpi. Katrai lietai ir savs stāsts, un tad mēs izdomājam, ka tās ir drēbes, apģērbi ar pieredzi, ar stāžu. Tā mēs saucam šīs vintage lietas. Vakarpusē drēbju pakaramie tiek pacelt pie griestiem un jauniešu bodīti pārtop par kultūras namu. Visu tādu vērtīgāko mēs sakarinājām šeit, un tad vakarā, kad ballīte sākās, tie varētu būt 9:10, tad ir svinīgais moments, kad drēbes paceļās pie griestiem, tad visi saprot, ka vakars ir sācies. Uztais DJs, notiek koncerti, tiek spēlētas spēles. Vienu vakaru, kad esam paguruši, mums ir katanas ieceļotāji vai poker turnīrs. Tas ir ļoti pēc izvēles un pēc sajūtas. Tā šeit notiek. Mums pērk 2 naktī glāzi vīnu un žaketi. Tā ir norma. Veikaliņa lepnums robots, kas tapis no remontu laikā pārpalikušiem ķieģeļiem, kā arī 80. gadu trenažieris. Atceļojos no Berlīnas, tieši no 80. Ļoti labs ir ballīšu laikā, gan nedaudz cietas, jo visi grib izmēģināt viņu. Izmēģināt var arī sameklēt svētku drānas 80. gadu Ziemassvētku noskaņās. Tālāk mūsu ceļš ved uz salonu 20. gadsimts. Tajā divas uzņēmīgas dāmas savākušas milzīgi plašu priekšmetu un apģērbu kolekciju. Te var atrast gan krāsainas šņapglāzītes, gan jūgenstils poguļus, atspērlampu, ciltsmāti, traukus un daudz ko citu. Man draudzene Rūta, kas ir jau vairāk kā 10 gadus pa vienai lietai vākus tos tērpus, un es savukārt jau gadiem esmu staigājis pa tirgiem un meklējis tās mantas. Vīri sievām teikuši, ka mājās vairs nav vietas, jātaisa salons, lai var ne tikai sevi, bet vēl arī citus priecēt. Salonā atrodam tērpi, kurus nekur citur neredzētu. Beidzot, viss ir rezultējies. Mēs varam apskatīt 50. gadu, 60. gadu, 70. un 80. gadu kolekcijas gan vīriešiem, gan sievietēm ar visām kurpēm, cepurēm, somām. Šos tērpus, tāpat kā daudzos aksesuārus, cepurus, somiņas, apavus, svētku reizē var arī izīrēt. Kļūt par balles zvaigzni vai 50. gadu vai 60. gadu stilā, izbaudīt puķu bērnu laiku vai paušoties 80. gadu noskaņās. Trešā vieta, ko apmeklējam, ir mantu placis. Tajā var iegādāties vecas lietas, ko sanesuši draugi, radi un paziņas, kā arī jaunas mantas no Amerikas un Itālijas. Dārgākā lieta ir 100 lati, ļoti smuka korsete, un lētākā lieta ir 2 lati. Par ziepēm, piemēram, pašu veidotām. Salona īpašais bonus interjers, veclaicīgs laikošanas kabīnes, oriģināls WC namiņš, grīda no modes žurnāla lapām, pašā vidū zelta vanna un pašu veidotas lampas. Secinam jāiet izlūkos uz pagrabu vai bēniņiem, jo izrādās viss jaunais un modernais ir labi aizmirsts vecais. Uzņēmīgākie pamanās vecām lietām piešķirt jaunu elpu.
paraugstundu, kā vecām lietām piešķirt jaunu elpu, uzzinājām Dominas jauno mākslinieku veikaliņā Paviljons. Lūk idejas stilīgām dāvanām. Es uzskatu, ka nevienu šampāniešu, vīnu vai bāzām korķu ārā mēs nedrīkst. Korķus var izmantot otrais, pildīt ar tiem spilvendrāns, sanāk gan ērts sēdeklīts, gan oriģināla interjera detaļa, ko dāvināt radošai personībai. Savukārt vienmēr skrejošo kolēģi var iepriecināt uzdāvinot auskaru, kas top no masīvas pogas un no veca pulksteņa. Mēs visu laiku skrienam un mēģinam saraust tik daudz lietas un naudu, lai būtu. Bet tie pulksteņi ir tāds labs atgādinājums, ka tomēr, vajag mazliet apstāties. Romantiskai dvēselē patiks dāvana eglīšu rotājums no spulcītes. Spulcītes vienmēr izdeg, un tās izdegušās spulcītes nav kur likt, un tāpēc laba doma varētu būt viņai piešķirt otro dzīvi. Parasto spulcīti nopūš ar autokrāsu, apdarina ar mežģīnu, piestiprina aukliņu, un tad rotā eglīti ērti, stilīgi un galvenais vidē traucīgi. Šajā reizē tas viss. Nākamreiz visi kopīgi klāsim jau svētku galdu. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!